6 atceltas spēles, 7 aizkavētas, akciju kritums par 34%, pārēja no ikoniskām frančīzēm uz AI drazu. Džošs no The Infographics Show skaidro, kā Ubisoft sevi iznīcināja. Ubisoft unikālā iezīme ir tā, ka tā nebija sena kompānija kā Nintendo vai korporatīvs projekts no bijušā Apple vadītāja kā EA. Ubisoft sākotnēji bija Gilmo ģimenes uzņēmums, dibināts 1980. gadu beigās Senmondā, Francijā. 5 brāļi – Kristians Klots, Žerārs, Mišels un Īvs – gribēja pamest ģimenes lauksaimniecības biznesu. Viņi gribēja attīstīties datortehnoloģijās, un 1986. gadā tikai progresīvākie saprata, ka tas nav īslaicīgs modes kliedziens. Ar mātes piešķirto sākuma kapitālu brāļi sāk izstrādāt spēles. Uzņēmums kādu laiku strādāja greznā muižā Bretaņā, lai piesaistītu talantus, un neviens negaidīja, kas notiks tālāk. Pēc 9 gadiem, veidojot zīmolu un pulcējot talantus, viņi 1995. gadā guva milzīgus panākumus ar spēli par bezroku varoni Reimenu. Viņi ieguva vēl vienu labumu, pateicoties licences līgumam ar ražīgo trilleru autoru Tomu Clancyju. Tas viņiem ļāva pielāgot viņas pēcvienību daļliteratūru hitiem kā Splinter Cell, Ghost Recon un Rainbow Six. Ubisoft būtiski ietekmēja pirmās personas šāvēju, atvērtās pasaules un slēpšanās spēļu attīstību, kas šodien nosaka spēļu industriju. 2000 un 2010. gados Ubisoft šķita neuzvarams. Izdodot dažus no savām iemīļotākajām un komerciāli veiksmīgākajām Prince of Persia, Assassin's Creed un Far Cry sēriju spēlēm. Viņi sāka pirkt arī mazākas studijas, piemēram, Olient, kas izveidoja populāru zirgu audzēšanas spēli ar 2 miljoniem aktīvu lietotāju mēnesī. Pat Rayman, apņēmīgais mazais tēls, ar kuru viss sākās, joprojām saņēma jaunas iemīļotas spēles. Vēl 2013. gadā viņi ieviesa jaunus spēļu zīmolus, kā Watch Dogs. Kas varēja noiet greizi, izrādījās gandrīz viss. Watch Dogs nekļuva par nākamo Far Cry vai Assassin's Creed. 2012. gada E3 reklāma prezentēja Watch Dogs kā spēli, kas mainīs industriju un izceļ Ubisoft stiprās puses. Tā bija dzīva, elpojoša vide, kurā slepenība un hakošana apvienojās, lai spēlētājiem dotu pilnīgu kontroli pār apkārtējo pasauli. Tas gandrīz šķita pārāk labi, lai būtu patiesība, un tā arī bija, kad nākamā demonstrācija tika parādīta E3 2013. gadā. Apmeklētāji un spēļu žurnālisti bija apjukuši, kāpēc spēle izskatās tik briesmīgi. Spēlētājs saprata maldināšanu, un sekas sākās gandrīz uzreiz. Vai šī bija pirmā reize, kad kāds uzņēmums demonstrācijā pārspīlēja ar produktu? Protams, nē, bet tagad tas šķiet drūms vēstnesis. Tas norādīja uz Ubisoft lēno attālināšanos no patērētājiem draudzīga izstrādātāja, bet šķiet negatīvā reakcija atkal lika Ubisoft rīkoties. Izpilddirektors Yves Guillemot, viens no 5 brāļiem, publiski atvainojās. Viņš apgalvoja, ka tas būtiski mainīs to, kā uzņēmums nākotnē pievērsīsies spēļu reklamēšanai, cenšoties panākt lielāku skaidrību un godīgumu prezentācijā. Spēlētāji ātri saprata, ka atvainošanās turpinās. Jaunais kļūdu vilnis, The Division, ko reklamēja kā lielu sasniegumu, neattaisnoja cerības. Līdzīgs 2014. gada Destiny, pilns ar mikrotransakcijām. Neskatoties uz Ubisoft solījumiem, uzņēmums mainīja kursu, un spēlētājiem nācās maksāt. Mikrotransakcijas izraisīja lielu pretreakciju. Taču atšķirībā no Watch Dogs E3 incidenta, Ubisoft pat neizlikās, ka viņiem būtu žēl vai ka viņi to vairs nedarītu. Assassin's Creed Valhalla un Odyssey bija tās pašas nīstās pay-to-win iespējas. Fani uzskatīja, ka spēles process apzināti padarīts kaitinošs, lai veicinātu mikrotransakcijas. Visas Ubisoft rīcības nepilnības šķita saistītas ar 2 galvenajiem faktoriem – nekontrolētu alkatību un ieradumu nenovērtēt savu auditoriju. Noplūdes atklāja, ka Assassin's Creed Origins sākotnēji plānoja sievieti kā galveno varoni. Izstrādātāji to atbalstīja, bet vadība uzstāja uz vīriešu galveno varoni, jo uzskatīja, ka spēle ar sievieti nepārdosies. Tas bija tikai sākums. 2015. gadā Ubisoft sākās problēmas. Uzņēmumā bija iekšējās cīņas un pārbaudīta ģimenes kontrole. Uzņēmums pēkšņi nonāca korporatīvās cīņās, cenšoties noturēt spēļu izstrādi. Ubisoft kādreiz bija unikāls ģimenes uzņēmums, ko vadīja 5 Guillemot brāļi, un pat daži meitas uzņēmumi, piemēram Alliant, tika nodoti nākamajai paaudzei. Bet tagad tas ir kļuvis par mērķi. Mediju pasaulē ģimenes vadītas studijas bieži šķiet kā vērtīgs īpašums lieliem konglomerātiem.
Tas notika, kad Vivendi, lielāks Francijas mēdīju uzņēmums, mēģināja naidīgi pārņemt Ubisoft un tā aktīvus. Guillemotu ģimene riskēja zaudēt pašu veidoto uzņēmumu, iesaistoties 3 gadus ilgā juridiskā cīņā, kamēr videospēļu industrija mainījās. Francijas likums nosaka, ja pieder 30% uzņēmuma akciju, jāizsaka piedāvājums iegādāties visu uzņēmumu, kas satrauca Guillemotu brāļus. Kad Vivendi 2015. gada oktobrī sāka agresīvi iegādāties Ubisoft akcijas, viņiem jau piederēja 10,4% uzņēmuma, kas nozīmēja, ka nedaudz vairāk nekā 10. daļa uzņēmuma piederēja Vivendi. Guillemotu brāļi zināja, ka šis uzņēmums nejoko, jo iepriekš tas bija iztērējis 500 miljonus eiro, lai iegādātos akcijas Guillemot dibinātajā mobilo spēļu uzņēmumā Gameloft. Bija skaidrs, ka viņi mēģina to pašu ar Ubisoft. Guillemotu brāļi noturējās, bet cīņa tikai sākās. Līdz 2016. gada decembrim Vivendi piederēja 25,11% Ubisoft akciju, kas bija mazāk par 5% punktiem no likumīgas Ubisoft kontroles pārņemšanas. Lai gan Yves Guillemots zaudēja tvērienu kā spēļu izstrādātājs, viņš palika viltīgs uzņēmējs. Viņš izmantoja pazīšanās, lai pirms Vivendi izpirktu Ubisoft akcijas, samazinot viņu kontroli un novēršot pārņemšanu. Tomēr Ubisoft nebija pilnībā pasargāts no ārējas ietekmes. Patiesie izaicinājumi tikai sākās. Neraugoties uz hausu uzņēmuma pārņemšanas mēģinājuma dēļ, Ubisoft un tā meitas uzņēmumi turpināja darbu. 2018. gadā Liant Chrisa Guillemota vadībā sāka izstrādāt Tom Clancy Elite Squad mobilo spēli. 20. martā, kad Vivendi pārdeva savas akcijas, Ubisoft paziņoja par jaunu, lielu investoru Tencent, kas tagad ir pasaulē lielākais videospēļu uzņēmums. Lieki piebilst, ka viņiem ir liels svars, ko izmantot, pateicoties Tencent un visām pārējām grupām, kas bija iegādājušās akcijas, lai novērstu Vivendi pārņemšanu. Ubisoft nonāca neērtā situācijā, jo bija jāapmierina vairāk investoru prasību un kriptovalūtu popularitātes dēļ izvēlējās absolūti sliktāko veidu, kā to darīt – blokķēdes spēles. Pēc gadiem ilgas neapmierinātības ar mikrotransakcijām un maksas sienām videospēlēs, viņi nolēma vēlreiz ieviest vēl vairāk jaunu veidu, kā to darīt. Viņi izveidoja Ubisoft Quartz, tiešsaistes tirgu blokķēdes spēļu vizuālajiem elementiem. Lietotāji varēja pirkt jaunus tērpus saviem spēļu varoņiem. Kriptovalūta solīja digitālas īpašumtiesības, bet nestabilais tirgus un spēlētāju vēlme pēc labām spēlēm nepiepildīja Ubisoft cerības. Bet Ubisoft nebija gatavi ļaut tik nenozīmīgai lietai, kā visu viņu klientu nepatika, atturēt viņus no pilnīgas pievienošanās šai tendencei. Viņi izlaida blokķēdes spēles Captain Laserhawk, The Game un Champions Tactics. Tad šķita, ka viņi divkāršo un pat trīskāršoja savu pārliecību, ka NFT ir spēļu industrijas nākotne, pat tad, kad visi viņiem uzsvērti teica, ka to nevēlas. Ubisoft, sekojot tendencēm, vienlaikus aizkulisēs cīnījās ar nopietnu sabiedrisko attiecību krīzi, kas spēļu industrijā ir pazīstama. Darbinieku vidū bija daudz seksuālas uzmākšanās un nepiemērotas uzvedības gadījumu. 2020. gada vasarā Me Too kustība izraisīja atklāsmju vilni par slēptu, varmācīgu uzvedību dažādu nozaru augstākajos ešelonos. Ubisoft noteikti bija viena no šīm kompānijām, un viena lieta būtu, ja tas būtu tikai nezināšanas dēļ, bet tā nebija. Laikraksts Liberation atklāja gadu desmitiem ilgušu nepiedienīgu uzvedību Ubisoft, ko personāla daļa slēpa, aizsargājot uzņēmumu un ļaujot pārkāpumiem turpināties. Viss ātri izgāja no kontroles. Alžants izlaida Tom Clancy Elite Squad mobilās spēles traileri, kurā atklājas, ka spēles teroristu Umbra logotips ir identisks reālai rasu taisnīguma grupai. Augsta līmeņa darbinieki tika spiesti atkāpties, un Yves Guillemot sliktais vadības stils izraisīja darbinieku aizplūšanu protestā 2021. gadā. Ubisoft paziņoja, ka samazinās uzmanību AAA spēlēm, kas satrauta spēlētājus un investorus. Tas bija signāls, ka uzņēmums atsakās no savas tradicionālās identitātes, dodot priekšroku mobilajām un tiešsaistes pakalpojumu platformām. Jaunas mobilās lietotnes, mobilo spēju izstrādes līgums ar Netflix, kā arī mobilo versiju izveide populārām spēlēm kā Assassin's Creed un Rainbow Six vēl vairāk apstiprināja šo virzienu. Un sliktākais vēl bija priekšā – Ubisoft 2023. gadā.
Ubisoft neveiksmīgie riskantie gājieni un investīcijas izraisīja pretrunīgu izmaksu samazināšanas plānu, kas saniknoja darbiniekus un citus. Yves Guillemot darbiniekiem nosūtīja paziņojumu, pēc kura gribas atjaunināt LinkedIn, sakot, ka vēlas, lai katrs no jums būtu īpaši uzmanīgs un stratēģiskiem ar saviem tēriņiem un iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka mēs esam pēc iespējas efektīvāki un taupīgāki. Jo šis ir franču uzņēmums, nevis amerikāņu. Tas izraisīja darbinieku streikus un prasības pēc labākiem apstākļiem un augstākas algas, kas neatbilda izmaksu samazināšanas plānam. Tajā novembrī viņa atlaida 124 darbiniekus no VFX un IT komandām, un tā nebija pēdējā atlaišana Ubisoft. Situācijai pasliktinoties un pienākot 2024. gadam, Ubisoft bija uz izdzīvošanas robežas, un lietas nesolījās uzlaboties šoreiz. Vadītāji izraisīja skandālu, sakot, ka spēlētājiem jāpierod, ka spēles viņiem nepiedara, kas viņus neiepriecināja. Iespējams, šis apgalvojums nemaz neatiecās uz tiešsaistes pakalpojumu modeļiem. Varbūt viņi domāja, ka spēlētāji nevarēs iegūt spēles, ja tās netiks izlaistas vai būs tik bojātas, ka neviens tās nevēlēsies. Ubisoft šobrīd būtu pārāk pašironisks ar jebkuru no šiem variantiem. Pēc 11 gadiem izstrādē Ubisoft izlaida Skull and Bones, pirāta epos ar vairāk nekā $100 miljonu budžetu un Singapūras līdzfinansējumu, ko reklamēja kā pirmo 4x A spēli. Spēle bija atvērtās pasaules tiešsaistes servis, ko visi uzskatīja par pārgatavotu jucekli, un tas izrādījās pravietiski. Papildus vilšanās par Skull and Bones viņi piedzīvoja arī neveiksmes ar Avatar, Frontiers of Pandora, X-Defiant un Star Wars Outlaws. Assassin's Creed Shadows iznākšana tika atlikta par 4 mēnešiem, un Ubisoft patērētāju uzticība 2024. gadā strauji kritās. Tika slēgtas dažas viņa tiešsaistes spēles, piemēram, X-Defiant. Vairāk atlaišanu, vairāk darbinieku streiku un 2 viņu izstrādes studiju slēgšana – Ubisoft San Francisco un Ubisoft Osaka. Līdz septembrim studijas slikto finanšu dēļ Tencent un Guillemot ģimene apsvēra radikālus soļus, tostarp Ubisoft pārdošana privātajam kapitālam un ģimenes kontroles zaudēšanu. Patērētāji, sekojot jaunumiem, izjuta, ka Ubisoft bojāji notiek viņu acu priekšā. Uzņēmums tomēr turpināja pastāvēt, un lielākie pazemojumi vēl bija priekšā. 2025. gadā viņiem bija lielāki darbinieku samazinājumi, un viņi pārdeva savu intelektuālo īpašumu citām studijām, piemēram, Grow Home un Cold Fear. Novembrī tika slēgta arī Ubisoft Leamington studija. Viņi zaudēja daudz uzticības pēc tam, kad aizkavēja savu pusgada finanšu pārskatu un šajā laikā aizliedza cilvēkiem pārdot savas akcijas, citēju, lai ierobežotu nevajadzīgas spekulācijas un tirgus svārstības šīs īsās aizkaves laikā. Pārskatā tika paziņots, ka līdz 2025. gada septembrim darbinieku skaits samazināts līdz nedaudz virs 17,000, salīdzinot ar gandrīz 20,302 22. gadā. 2026. gadā sākās pilnīgas šausmas. Game Hazards. Tu nosauca par 10,6 miljārdu eiro zaudējumu, kas ir baba miljards ar lielo B. Tas bija 2026. gada 22. janvāris, kad sākās tirdzniecība. Ubisoft akciju vērtība samazinājās par 34,4%, radot zaudējumus, kas pārsniedz CD Projekt Red tirgus kapitalizāciju. Notikumu ķēdi iedarbināja Yves Guillemot ziņojums par būtisku organizatorisku, operacionālu un portfeļa pārstrukturēšanu. Tas atklāja Ubisoft skarbo realitāti. Nogriezt visu nepelnošo un saglabāt uzņēmumu par katru cenu. Šādu ziņojumu raksta tikai, ja esi nepatikšanās. Jaunā virziena dēļ tika atcelta 6 spēļu izstrāde, tostarp Prince of Persia, The Sands of Time pārtaisījums, 3 jauni intelektuālie īpašumi, mobilā spēle un vēl viens projekts. Tas aizkavēja arī 7 citas spēles, tostarp Assassin's Creed Black Flag pārtaisījumu. Papildus Ubisoft Stokholmas un Halifaksas slēgšanai, kā arī atlaišanām Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi un Redlinks Helsinkos. Šī bija skaidrākā zīme, ka Ubisoft zelta laikmets ir galā, un tas nebūtu mūsdienu korporatīvais fiasko. Bez mākslīgā intelekta iejaukšanās Ubisoft ir ieguldījis ievērojamu laiku un naudu ar mākslīgo intelektu darbināmos NPC savām spēlēm, un šķiet meklē arī citus veidus, kā ieviest šo tehnoloģiju. Yves Guillemot salīdzina to ar revolūciju industrijā, līdzīgu pārējai uz 3D. Vai Ubisoft tagad ir pilnībā sabrukusi? Vēl nē, bet uzņēmums brūk, un šķiet, ka to nevar apturēt. Apskati neiznīcināmo telefonu, kas iznīcināja savu uzņēmumu, vai noskaties šo.